Lieku ierakstu un, un sākam šodien. Šodien mums, es nosaucu šo webināru par plānu B, par plānu B ar aromaterapiju, jo ļoti bieži es kaut kā pēdējā laikā dzirdu par to, kad, un arī es pati savulaik, man aromaterapija savulaik bija tāds kaut kādā ziņā plāns B manam pamatdarbam. Pēc tam tas jau ir pārvērties par plānu A, jeb pamatlietu, bet šodienas galvenais mērķis webināram ir aiznest to ziņu, jeb aiznest to informāciju par to, ko es ļoti jūtu pēdējā laikā runājot un gan no pasākumiem, gan no konsultācijām par to, kā tad mēs kā speciālisti, kā tu kā speciālists savā jomā vari integrēt aromaterapiju un kā daudz to jau ir izdarījuši. Tāpēc mēs gan padalīsimies ar to, kā to darīt, kā tu to vari izdarīt, kā tev tas var palīdzēt, padziļināt, ja uztaisīt savu ekspertu unikalitāti kaut kādā ziņā un uztaisīt arī tādu varbūt tieši taviem klientiem tādu īpašo pieeju, jo aromaterapija manā skatījumā, kā daudz no jums jau zina, es šo daudzo gadu laikā aizvien mācos un papildinu savu zināšanas tajā jomā, jo no plāna B viņi pārgājuši par manu plānu A, par tādu pamatlietu. Un šajā ziņā es redzu, cik ļoti aromaterapija var būt tāds nevis vienkārši patīkams maža, bet tāds ļoti nopietns instruments. Un tad par to mēs arī šodien vairāk parunāsim. Tāpēc es pārslēgšu tagad slaidu, un es ceru, ka viņš pārslēdzās. Tad šodien, ja kaut kas neiet, lūdzu, sakiet man, ja, jo manā pusē šobrīd ir slaidi pārslēgušies. Tātad šodien mēs parunāsim par to, kā izmantot ēteriskās eļļas pirmkārt kā speciālistam sev, lai tu būtu savā resursā, savā enerģijā, jo pavisam nesen arī šodien man bija saruna viena, un kā man nereti nākās saskaties un dzirdēt, ka, jā, man patīk tas, ko es daru, bet es bieži jūtos, tā kā, kad es atnāku mājās, jūtos kā bez spēka, man vairs nepietiek spēka, ja, vai atkal grūtāk atjaunot resursu, ja, vai atkal tieši tad, kā tu, kā speciālists, kā vienkārši cilvēks, sieviete, vari sevi atbalstīt, savu enerģiju uzturēt, lai tu būtu savā resursā ikdienas. Tad tas ir primārais, ja, un tad tālāk, kā integrēt aromaterapiju darbā ar klientiem, ja, tad kā tu vari savu to, ko tu jau dari, savu specialitāti, pastiprināt, uzlabot, padarīt unikālu savā veidā, un arī par to, kā tā var kļūt par tavu plānu B. Tad par to mēs visu šodien parunāsim. Tie, kas mani vēl nezina, vai ja skatīsies arī ierakstu kāds, kas mani vēl nezina, ja, tad man sauc Dzintra, un jau vairāk kā 10 gadus es savā ikdienā aktīvi izmantoju ēteriskās eļļas. Un jau esmu arī certificēta aromaterapeite, kas ir iedevusi ļoti, ļoti lielu zināšanu bāzi. Un kā man patīk teikt, ka man patīk iedvesmot cilvēkus uz aromaterapiju, uz to, ka tas ir brīnišķīgs, vienkāršs, efektīvs instruments, ko izmantot savā ikdienā, savas labsajūtas uzlabošanai un uzturēšanai. Un tāpat laikā arī neapšaubām ieviest to savā ikdienā un integrēt katrā profesijā, jo man ir bijuši tik ļoti interesanti dažādi stāsti un arī šīs profesijas vēl cilvēki, ja, kas viņu ieliek savā ikdienā un liekas, wow, tā arī var. Jā, tā arī var, un reizēm liekas, kā tas var darboties, bet tāds darbojās. Tāpēc neapšaubāmi, ja tev ir, teiksim, tagad rodās jautājums, kā es to varu integrēt savā ikdienā, tad noteikti raksti, un mēs noteikti noslēgumā varam vēl pāranalizēt, kā tev aromaterapija tieši tavā profesijā var iekļauties. Ja tā kā noteikti, ja tādi jautājumi būs, tad, vai arī tu skatīsies ierakstā, tad noteikti raksti, uzdod šos jautājumus, un mēs noteikti atradīsim veidu, kā to var padarīt, kā to var integrēt un kā to var padarīt tādu foršu un garšīgu, kā man patīk teikt. Nu ko, tad pirms mēs ķeramies klāt, tad man tāds jautājums, lai tu tā godīgi atbildi sev. Cik tu esi apmierināta ar 3 jautājumi, ar savu enerģiju, tā novērtē no 0 līdz 10. Cik tev vispār ikdienā tavam darbam ar klientiem, darbam
tādā jomā, ko tu dari, pietiek enerģijas, cik tu esi apmierināts no 0 līdz 10. Tad otrais jautājums ir, cik tu esi apmierināts ar saviem ienākumiem, arī no 0 līdz 10, tā ka 0 ir tā, ka viss slikti, un 10 ir tā, ka man pietiek visam, kam es gribu. Bet gribu tā, ka nevis, ir labi tā, kā ir, bet tā, ka patiešām tam, ko es gribu. Ja 10, jo bieži vien citi ieliek 10, tā kā viss ir ok, lai gan patiesībā, es gribētu vēl to, un tad es vēl gribētu šito, ja, un tad, principā, ir tāda ļoti liela pieticība. Tāpēc tā, godīgi atbildi sev. Un trešais jautājums. Cik tu esi apmierināta ar savu brīvību? Un brīvība tajā ziņā, ka ļoti bieži ir šis moments, kad es daudz strādāju, man patīk tas, ko es daru, bet man īsti nav laika savai ģimenei, jo man ir, piemēram, jāpelna nauda, vai arī man nepietiek laika maniem hobijiem, vai es gribētu vairāk brīvā laika, vai es gribētu darīt to, kas man patīk, atkal vēl kaut ko integrēt, ja. Vienmēr sakot, cik tu jūties brīva, vai, piemēram, es gribētu braukt uz nedēļu vai uz 2, nevis 3 nedēļām kaut kur atpūsties, bet es to īsti nevaru, jo man ir klienti vai man ir darbs. Vai, jā, tad vairāk par to, cik tu jūties brīvi savā kustībā, savā realizācijā, savās izvēlēs, pavēro šo. Un tā trīs nelieli tādi jautājumi tādai nelielai refleksijai. Drosmīgākie noteikti es aicinu atbildēt, un tu vari uzrakstīt komentārā, čatiņā uzrakstīt, ja, kā tev ir, kāds ir uz visiem 3, var uzrakstīt, kā tu novērtē, vai, protams, arī priekš sevis neviens šeit tevi nevērtēs, ja, tādā ziņā jūs pilnīgi varat justies droši, neviens tevi te nevērtēs, neviens nekritizēs, neviens neko neteiks, bet tā, lai tev ir sava sajūta par to, kā tad īstenībā ir, ja, tāds godīgais skatiens. Lūk, jā. Ja, vienmēr sakot, jā, ja tu jūti, kad tu esi gatava padalīties, droši padalies. Tad būs vēl kaut kādā ziņā vieglāk arī uzreiz piemeklēt īstās lietas. Lūk, tad ejam tālāk un parunāsim par to. Tā kā es jau vairāk kā 10 gadus esmu kopā ar aromaterapiju, tad, un manī savulaik no plāna B pārvērtās uz plānu A, tad pastīsimies vispār, kas tas ir. Un, lai mēs pastītos, kā to integrēt, mums vispirms vajag saprast, kas tas ir. Pamatā aromaterapija ir tāda dabīga, holistiska metode, kas izmanto eteriskās eļļas, lai atbalstītu cilvēku fizisko, emocionālo un mentālo labsajūtu. Ko tas nozīmē? Tad ar aromaterapiju, ja ēterisko eļļu izmantošana, tas nav vienkārši par to, kad kaut kāds papildinājums tam, ko mēs darām, jeb kaut kādai profesijai. Tā ir atsevišķa zinātne, kuru mēs varam izmantot kā papildus instrumentu. Un savā būtībā tā ir kā instruments, kas sastāda un strādā 3 līmeņos. Ja, par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Aromaterapija strādā ar ēteriskajām eļļām. Un ēteriskās eļļas savukārt ir aromātiskās vielas, ja, jeb augos esošās vielas, kas iegūtas destilācijas veidā no dažādākām auga daļām, no ziediem, no skūjām, no lapām, no saknēm, no sveķiem, sakot, tur var būt jebkura no koksnes, ja, tā kā ļoti, ļoti dažādas daļas. Kā tās iedarbojās? Tas vienmēr ir ļoti interesanti par to, ka mums liekas, ka tas smaržo, un ja smaržo, tad viss ir ēteriskā eļļa. Ne viss, kas smaržo, ir ēteriskā eļļa. Ēteriskās eļļas ir tās, kas tiek iegūtas tātad no augiem dabīgā veidā, kas ir auguši un no destilācijas, kas ir iegūti destilācijas veidā. Un, attiecīgi, ēteriskās eļļas iedarbojās uz cilvēka ķermeni, kad mēs tās ieelpojam vai uzklājam ārīgi uz ādas, vai arī iekšķīgi, ja, tad kā viņas nonāk organismā, viņas iedarbojās farmakoloģiski, ja, tad notiek šī neiroķīmija, fizioloģiski, ja, tad uz mūsu fizioloģiju, cilvēka ķermeni un psiholoģiski.
Ja, tad tas, kas iedarbojas mūsu psihi. Šī psiholoģiskā iedarbība man ir vismīļākā, un faktiski dēļ tās es ļoti pievēršos aromaterapijai, jo man vienmēr bija interesanti, kā tas strādā, kā tas iedarbojas un kā es varu palīdzēt sev primāri, ja, jo mēs vienmēr jau sākam ar sevi kaut kādā ziņā. Lūk, tāpēc, kā tas iedarbojas, tad galvenokārt trijošajos līmeņos. Būs vēl atsevišķs slaidiņš par to, un praktiskais pielietojums. Tātad, praktiski, kā mēs varam šo aromaterapiju pielietot, jo savā būtībā aromaterapija ir, kā to viegli un efektīvi integrēt ikdienā un integrēt arī darbā ar klientiem. Un tā kā mums arī šodienas webināra uzstādījums bija par to, kā to integrēt profesionāli, tavā profesijā, tajā, ko tu dari, kurā tu jau esi speciālists, jo savā būtībā tu jau palīdzi cilvēkiem, tu jau esi par to, ka vai tie ir masieri, vai psihologi, vai cilvēki strādā par astroloģiju, ja, vai dažādās palīdzošajās profesijās, ja, kā caur šo te ožu un limbisko sistēmu mēs vēl varam palīdzēt saviem klientiem. Ja? Un šeit ejam tālāk un paskatīsimies mazliet atsevišķi, ja, tad, kā eteriskās eļļas var tev palīdzēt. Tad farmakoloģiski, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs eteriskās eļļas vai uzklājam zādas masāžas veidā, ja, vai izmantojot masāžas eļļu, ja, kur jau mēs esam sagatavojuši iepriekš vai rullīšu veidā, tad viss, kas notiek, tad, kad mēs uzklājam viņu zādas, eteriskā eļļa nonāk organismā, nonāk asinsritē un arī neapšaubām. Tad, kad mēs viņu uzklājam uz ādas, mēs viņu arī ieelpojam. Ja, tad mēs jau jūtam šo patīkamu aromātu, kas mūs apņem, un tādā veidā notiek reakcija ar hormoniem, ar enzīmiem un tā tālāk. Tad ķermenis jau reaģē. Ja, tad šis molekulas nonāk organismu sistēmās un tālāk orgānos un šūnās. Un notiek attiecīgi šīs reakcijas un biomaiņas procesi, ja, un tālāk visi šie bioķīmiskie procesi organismā. Tad jau notiek šī farmakoloģiskā iedarbība. Tālāk eteriskās eļļas otrais veids mums ir fizioloģiski. Fizioloģiski tas ir tad, kad mums notiek arī šī iedarbība uz emocionālo mūsu labsajūtu, ja, tad, ka mums vai eteriskās eļļas mūs nomierina, vai uzmundrina, bet, piemēram, no rīta mēs pamostamies, un mums ir tāds sajūta, jā, es gribu citrusus, jā, es gribu paņemt citronu vai laimu, vai greifrūtu, vai kādu maisījumu, kas man uzmundrina, vai piparmētu, un es jūtos tā enerģijas pilni, savukārt, pieņemsim vakarā, man gribās atkal kaut ko tādu mierīgāku, nomierinošu, ja, attiecīgi pēc savu noskaņojumu, pēc manas emocionālās vajadzības, mēs izvēlamies to aromātu, to ēteri, kas man palīdzēs tieši tajā mirklī. Līdz ar ko notiek šī iedarbība uz manu labsajūtu, uz manu emocionālo stāvokli. Tālāk mums ir šī iedarbība psiholoģiski. Un psiholoģiski, vispār, ko mēs runājam par eteriskajām eļļām, tad tas nav vienkārši par to, ka mēs ieelpojam patīkamu aromātu. Tas ir par to, ka mēs šodien kā reiz ieliku storiju, tas ir par to, ka mēs mainām stāvokli. Tad, kad mājās atnāk ģimenes locekļi, šeit mēs varam sākt no paša sākuma par to, kā es varu palīdzēt sev, ka tad, kad mājās atnāk visi mājnieki, ja, un katrs atnāk ar kaut ko savu. Viens atnāk ar kaut kādu trauksmi, viens ar dienas notikumiem, kāds atnāk ļoti varbūt pārlaimīgs, ja, kāds atnāk ar savām bailēm. Katrā ziņā katram ir kaut kas. Un mājai savā būtībā ir jābūt vietai, kuras var atnākt, nomierināties, atslābināties, restartēties un iegūt atpakaļ savu enerģiju, atjaunoties. Ja mēs atnākam katrs ar savu šo te pienesumu, ar savām trauksmēm, ja, kuras mēs objektīvi neredzam, ja, un reizēm, tā, ka mēs neredzam, mums liekas, tas uz mani neatiecās, bet patiesībā šo spriedzīti mēs jūtam, un šo mēs varam just un varam izskaidrot noteikti. Es domāju, ka katrs no jums ir kādreiz piedzīvojis to, kad mēs ieejam telpā un jūtam, ka, cik šeit ir forši, vai atkal šeit kaut kā tā dīvaini, ka man nav tāds sajūta, ka es gribu ilgāk uzturēties. Un tas ir tas, ko mēs it kā nevaram aptaustīt, bet mēs varam sajust. Un tas, ko mēs varam izdarīt psiholoģiski, un tas, ko arī mums parāda dažādi aromatesti, vai parāda mums arī, tad, kad mēs eteriskās eļļas ieelpojam, viena eļļa mums patīk, cita mums nepatīk.
Un šis darbiņš jau ar eļļām ieejot jau dziļāk, jau kā tad tas darbojās. Ja? Tad aiziet mums, tā, ka mēs viņus ieelpojam, aiziet signāls uz mūsu limbisko sistēmu, kur ir mūsu atmiņas, mūsu emocijas, mūsu labsajūta, kur atslēdzās kur atslēdzās un atverās mūsu zemapziņas procesi, kur mēs varam uzreiz mums ir tāds pēkšņi mēs atceramies, attopamies kaut kur vecmāmiņas mājā vai kaut kādā bērnības atmiņā vai kaut kāds notikums, ja mums liekas, ir kaut kāds šis vai tas, ja, kad mēs liekas, nu kādā sakarā es tagad par to atceros, vai ne? Bet tāpat laikā to visu es nesu sev ikdienā līdzi. Līdz ar ko arī šeit mums var ļoti, ļoti palīdzēt aromaterapija, to visu tā kā atpakot un izlaist no ķermeņa. Un vēl ceturtais veids ir enerģētiski, ko es nevaru nepieminēt par to, ka arī smalkajā laukā tādā sajūta un vibrācija līmenī, jo šodien ļoti daudz mēs runājam arī par vibrācijām, par smalkajām šīm enerģijām, tad neapšaubām arī šeit mēs noteikti varam just, ka arī šajā vibrācija līmenī pat ētiskās eļļas ir iespējams izmērīt, kā tās vibrē, un mēs zinām tādas melnā ēgle, roze, ja, kas ir ļoti ar augstām vibrācijām, kas arī uztur mūsu vibrācijas. Un mēs zinām, ka līdzīgs pievelk līdzīgi, un kaut kādā ziņā tas ir par šīm te vibrācijām tieši. Tāpēc arī enerģētiski ētiskās eļļas mums var ļoti, ļoti palīdzēt. Šodien es nerunāšu par kvalitāti, šodien es nestāstīšu arī par šīm destilācijas niansēm, bet, ja jums tas ir interesanti un aktuāli, kas noteikti ir aktuāli, ja jūs par to neesat nekad iedziļinājušies, tad es noteikti aicinu mani Telegram vienā kanālā šis te kurs, kur es esmu salikusi gan par kvalitāti, gan par to vispār, kas ir aromaterapija tā sīkāk un kas ir ētiskās eļļas vairāk. Noteikti aicinu noskatīties, tas ir absolūti bezmaksas pieejams, noteikti noskaties, lai vispār saprastu to mehānismu, kā tas strādā, ja, lai šeit mēs tik daudz to tā nekoncentrētos. Kāpēc aromaterapija ir svarīga speciālistam, jeb ir vērtīga speciālistam? Šeit var paskatīt arī sevi. Jūs noteikti varat uzrakstīt, varbūt kādā jomā esat jūs, kādā jomā jums tas būtu aktuāli, jo pamatā manā pieredzē un arī mūsu aroma klubā visvairāk ir cilvēki, kuri jau pamatā ar kaut ko nodarbojās. Un aromaterapija ir kā blakus tāds šis te instruments, vai nu priekš manis, kā vienkārši priekš cilvēka, ja, lai atbalstītu savu ķermeni, savu labsajūtu, fizisko un emocionālo, vai arī, lai to integrētu savā darbā. Pamatā ir tā. Tāpēc šeit attiecīgi, jo mēs varam specifiskāk pateikt, teiksim, es daru to, tad man ir vieglāk tev piemeklēt un pateikt, kā tu vari to aromaterapiju integrēt. Ja, tāpēc noteikti tas arī tāds, tu vari padalīties ar to, ko tu dari, un mums būs vieglāk arī noteikti to piemeklēt. Lūk, tātad, kāpēc aromaterapija ir vērtīga speciālistam? Pirmkārt, kā jau es pašā sākumā minēju, vēl un arī pēdējās dienās man arī bija vairākas sarunas, kur dažādi speciālisti arī principā pateica to, ka jā, man patīk tas, ko es daru, bet es nereti jūtos nogurusi. Es nezinu, kā man atjaunot savus spēkus. Un tad šeit, kā var palīdzēt aromaterapija? Viens ir tas, ka atjaunot, otrs arī uzturēt savu enerģiju, savu energo lauku, savu spēku un savu harmoniju. Jo neapšaubām, tad, kad tu ļoti daudz vedot cilvēkiem, es ļoti bieži saskaros arī cilvēkiem, kuri palīdzošās profesijās, atbalstošajās profesijās piedzīvo izdegšanu. Un ne jau tāpēc, ka viņam nepatīk tas, ko viņš dara, bet tāpēc, ka viņš dod, bet viņš ir aizmirsis par to, ka vajag atjaunoties. Un šis ir tas mirklis, kad ir ļoti svarīgi padomāt, kā es to enerģiju sev atjaunoju. Tas ir viens. Otrs, kāpēc aromaterapija ir svarīga speciālistam, ka tā var palīdzēt sniegt klientam dziļāku pieredzi un atbalstu. Jo, piemēram, man ir bijuši vairāk arī klienti, kuri saka, kad teiksim, viena saruna starp mani un ēteriskajām eļļām ir pilnīgi bijusi tāda, ka, kā es saku, reizēm no smiekliem līdz asarām, vai tik ļoti bijusi dziļa, ka tas var aizvietot vairāku stundu terapijas pieredzi, ja, jeb sarunas ar psihologu. Tieši tāpēc arī psihologi un psihoterapeiti bieži izmanto aromaterapiju savās praksēs. Tas ir viens. Otrs tas, kad piemēram, ja tu esi masāžu speciālists, atkal, ja ir masieris, tad ko cilvēks var iegūt? Cilvēks var iegūt tad, kad mēs viņam pieskaramies
Tas ir arī viens no tiem, kad man arī māsiet to ir teikuši, un tad, kad mēs cilvēkam pieskaramies atkal caur ēteriem, tad mēs varam iekļūt dziļāk, tur, kur netiek rokas, tur, kur mēs nevaram tikt ar vārdiem, tad ēters paver šo te iespēju. Viņš paver šo te iespēju tik dziļāk šajos te noslēptajos, saspringtajos laukumos, ja šajā te laukā, kur cilvēks ir saglabājis, ja jeb iekapsulējis kaut kādus saspringumus, jā, kaut kādas spriedzītes un tā. Tāpēc mēs varam sniegt klientam dziļāku pieredzi, sniegt klientam dziļāku atbalstu un galvenais noturīgāku atbalstu. Ja kad cilvēks var attiecīgi pēc, teiksim, kad tas efekts ir ātrāks, viņš ir dziļāks un viņš ir ilgāks. Ja nav tā, ka pēc nedēļas atkal liekas, kad man vajag atkal, ja, kaut kādu šo te terapiju, ja, bet tas tā var būt īpaši sākumā, bet kaut kādā ziņā, ka tas terapijas efekts, viņš ir jaudīgāks, viņš ir dziļāks. Ja, mēs varam tikt klāt tālāk un ātrāk. Nu, lūk, un kas man liekas ļoti, ļoti vēl svarīgi, kāpēc aromaterapija ir vajadzīga speciālistam, tāpēc, ka cilvēki nemeklē tikai pakalpojumu, ja tad cilvēki nāk pie tevis kā pie speciālista, nevis vienkārši, lai tu izmasētu ķermeni, vai nevis vienkārši, lai tu parunātos vai uzzinātu, piemēram, kaut kādu konsultāciju, ja tu, teiksim, astroloģijā vai cilvēku dizainā vai vienkārši terapijā vai skaņu terapijā vai vienkārši, teiksim, kaut kādā, jebkurā, ko tu dari, ja, vai tā pašā coaching sesijā, viņš meklē sajūtas un pieredzi, viņš meklē risinājumu savai lietai, viņš to grib saņemt maksimāli ātri, viņš grib iegūt pozitīvu pieredzi, un šis ir tas arī moments, kur te aromaterapija var ļoti palīdzēt, jo reizēm cilvēks ar šo te aromaterapijas pieredzi, kur ēters palīdz mums tikt, jo ēteriskajā eļļai, tad, kad tu viņu ieelpo, šim te aromātam viņam nav robežu, viņš ļoti ātri tiek mūsu smadzeņu centros, viņš ļoti ātri atkodē, jeb atver mums šīs te pieredzes, kaut kādus failus, kas varbūt kaut kur traucē, kas ir kaut kādi zināmi vai nezināmi bloki, kas ir kaut kāds šis te saspringums, spiediens, un mēs viņus varam ātrāk atkodēt, mēs varam dziļāk tikt, mēs varam tikt ātrāk pie saknes šīs te problēmas, ja, jeb šīs te vajadzības, līdz ar ko tev kā speciālista vērtība arī šeit var ļoti, ļoti pieaugt. Lūk. Tāpēc ēteriskās eļļas savā būtībā patiešo ietekmē visus šos te procesus, vai, ja tu esi, teiksim, ja tu strādā cilvēku ķermeni, ja, tad izmantojot ēteriskās eļļas transdermāli, jeb uzklājot uz ādas, tās nonāk asinsritē, un caur asinsriti, tātad, kā jau es minēju, organismu sistēmās, orgānos un tā. Tāpēc patiešo tās ietekmē visus procesus, kad speciālists strādājot ar ķermeni, sajūt, teiksim, lai cilvēks sajūt, ka tas notiek ne tikai vienkārši atslābums, jā, bet smadzenes pārslēdzās mums citā stāvoklī. Un šis ir par to, ka es nevis vienkārši cilvēku pirms izmasēju, vai mēs nevis vienkārši parunājām par kaut kādu problēmu, jā, vai situāciju, bet mēs mainām stāvokli. Jā, tā kā mēs es negribētu teikt pārkodējam, jā, bet jūs sapratāt domu, mēs mainām. Ja, mēs nevis vienkārši izrunājam un norunājam nost, mēs mainām. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski. Tieši tāpēc tas efekts var notikt ļoti ātrāk, dziļāk un efektīvāk. Lūk. Un tādā veidā mēs arī iegūstam ātrāku rezultātu kā terapeiti, kā speciālisti, tad, kad mēs izmantojam vēl arī ēterus. Tā, ejam tālāk. Pārslēgšu nākamo slaidu. Tātad šeit man ir nelielas dažas atsauksmes no man ļoti mīļiem arī speciālistiem, bet es ceru, ka vēl daži pieslēgsies arī noslēgumā. Bet tā ļoti īsumā, neapšaubām, te katrs no viņiem varētu vēl novadīt veselu lekciju par to, kā viņš izmanto ēteriskās eļļas savā darbā, savā profesijā. Un, kā ir teikusi Janīne, ja, kad arī brīnišķīgi, ļoti daudz te varētu tiešām
klausīties, un noteikti tie, kas vēl nav dzirdējuši un nav klausījušies, mums ir daudz lekcijas mūsu sarunu klubā, ja kur var noklausīties par dažādām tēmām, un arī Janīnas webināri tur ir. Tā kā ētiskās eļļas darbā nav tikai kā papildinājums. Ja? To jums noteikti pateiks daudz speciālisti, ja, jo tas patiesi ir instruments, kas strādā gan ar ķermeni, gan nervu sistēmu un emocijām. Un, kā viņi saka, ka es redzu, ka klienti ne tikai atslābinās, bet stāvoklis reāli mainās un ir dziļāks, ātrāks un noturīgāks. Aromaterapija ļauj sasniegt to, ko nevar ar rokām. Ja, jo viņai ļoti liela pieredze tieši arī kā spā speciālistam, kā pasniedzējai, lielu gadu pieredzi, ja, kad ar rokām mēs reizēm ķermenī nevaram izdarīt to, ko var izdarīt tad, kad mēs pievienojam ēterus. Mēs varam tikt daudz dziļāk un daudz efektīvāk. Aiga kā māksliniece un dažādu mākslas nodarbību un meistarklašu vadītāja arī, kas mācās arī un iet sakrālo ģeometriju, ja, tad arī atzīst un kādu novērojusi, ja, kad glaznojot cilvēks nonāk šajā īpašajā meditatīvajā stāvoklī, kas palīdz atslēgties, atslābināties, neļauties šai te prāta kontrolē, kas ir ļoti svarīgi. Un ētiskās eļļas šeit ļoti labi darbojās. Jā, tā kā atkal bērni, ar ko viņi daudz strādā, ļoti ļauj sakopot spēkus, domas, radīt miera sajūtu, īpaši, ja tā diena bijusi gara un vēl vakarā ir mākslas nodarbība, ja, tad, attiecīgi, ir vajadzīga šī koncentrācija, ja, tāpēc atkal atsevišķi izvēlētie ēteri var ļoti palīdzēt bērnam koncentrēties un vadīt šo te enerģiju pareizajā virzienā. Savukārt arī dūlām, es zinu, mums ir vairākas dūlas varam klubā, un noteikti viņas piekritīs Kristīnē, kur saka, ka aromaterapija darbā ir kā instruments, kā jūs redzat, jā? Visi saka par to, ka tas ir instruments, kas palīdz radīt mierīgu, drošu vidi un stiprināt saiknes starp māmu un bērni un atbalsta ķermeņa atslābināšanos un veicina dabiskus atjaunošanās procesus arī pēc dzemdībām, jā? Jo gan pirms dzemdībām, gan pēc dzemdībām. Un arī pēc tam, kad ir mazulīts un tā, un neapšaubāmi šī miera un drošības sajūta, un arī tev kā speciālistam, ko bieži Kristīna piemin, kad šī sajūta, ka es varu gulēt mierīgi, ka es esmu cilvēkam ieteikusi to labāko, tā, lai man nav naktī jāuztraucās, ja, par to, kā man māmiņa tur, jaunā māmiņa jutīsies, ja. Lūk, savukārt Astrīda, kas ir mums psihologs, terapeits un arī gongu terapijas, ja, tad ētriskās eļļas viņi izmanto, lai ātrāk iegūtu ieskatu cilvēku iekšējā stāvoklī. Un cilvēks attiecīgi izvēloties savus aromātus pašpalīdzībai, tad, lai palīdzētu sev, ja, tad savām sajūtām, un arī viņi papildina šos te psihoterapijas un šos te terapijas seansus ikdienas labsajūtai. Ja, tad kā cilvēks jau pēc tam var mājās uzturēt šo te labo savu stāvokli, gan emocionāli, gan fiziski, ja, tad ļoti dažādi. Un te mēs redzam, katrs ir speciālists jau daudzu gadu garumā, speciālists savā jomā, bet katrs ir integrējis aromaterapiju kā tādu, kā instrumentu savā profesijā, savā darbā. Lūk, mēs noteikti noslēgumā vēl dzirdēsim arī vēl kādu atsauksmi un stāstu. Lūk, tad kā tad to var iekļaut, integrēt savā darbā? Šeit noteikti ir atkarīgs arī savā ziņā, protams, no tā tieši, ko tu dari. Jo man patīk grāmatveži un pat biroja darbinieki, ja, kuri priekš sevis un priekš ofisa, ja, izmanto ētriskās eļļas vienkārši difuzorā vai paši priekš sevis, ja, lai būtu lielāka koncentrācija, lai nāktu miegs pēc pusdienām, ja, un tā. Šeit noteikti var padalīties arī varbūt ar savu pieredzi, bet tas pats galvenais, ja tad atkal kāda ir tava specialitāte, tas, ko tu dari, un tad tu vari piemērīt, kas tev dara. Ja? Un neapšaubām arī atkal šeit es neuzrakstīju noteikti visas jomas, jo iespējams kāds no jums vai kāds pēc tam, kas skatīsies ar ierakstu, teiks, šeit nav mana profesija pierakstīta. Noteikti, ka mēs varam piemeklēt, tāpēc noteikti arī, ja tev tas atsaucās, es esmu vienmēr atvērta sarunām, izrunāt, piemeklēt, atrast, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi interesanti, ārkārtīgi vērtīgi un ļoti noderīgi arī cilvēkiem. Ja mēs skatāmies, kā tu vari iekļaut aromaterapiju savā darbā, tad
Tad, piemēram, kā to dara jogas pasniedzēji, terapeiti, vai tie, kas vada, teiksim, ķermeņa nodarbības, tad viens ir tas, ka aromaterapija mums dod dziļāku relaksāciju. Tas ir darbs ar elpu. Tas ir tas, ka mēs sajūtam savu ķermeni, kad mēs atslābinam savas emocijas, atslābinās ķermenis. Tā kā lielāka, es atceros pirmo reizi, kad man viena jogas skolotāja savā nodarbībā integrēja ēteriskās eļļas. Viņa teica, man bija sajūta, ka es tikai vairāk varu ieelpot. Jo jogā arī, īpaši kundalīni jogā, ļoti daudz tieši elpošanas prakses. Un viņa toreiz teica, tas jau bija pirms daudziem gadiem, ka viņa teica, ka man bija sajūta, ka es varu vairāk ieelpot, ka tās plaušas vairāk var pieņemt. Un tā bija ļoti interesanti tāda arī, tā pieredze. Tā kā, un arī šī relaksācija. Reizēm mums pietiek vienkārši viena āruma tikšanās reizē, vienkārši izelpot eļļus, un jau meitene saka, ka tāds pilnīgs mieriņš. Tu pat jūti, ka tā telpa tā nomierinās tikai parunājoties, tikai pēlpojot. Nerunājot jau par to, kad mēs pēlpojam intensīvāk, vai kad mēs tā mērķiecīgāk veicam kaut kādas nodarbības. Tā kā jogas pasniedzējiem atkal. Viens ir tas, ka tu viņus integrē, lai cilvēki jūtās labāk. Otrs tas, ka tu integrē ēteriskās eļļas, un tev var veidoties šis virziens aroma joga, ar ko, piemēram, tu Latvijā var īpaši izcelties, jo mums tādas nav daudz. Man no vārda laikam vispār nav. Tāpēc tu vari kļūt atkal ļoti unikāli savā virzienā ar to, ka tu vari izveidot to, ar ko vēl cilvēki nestrādā. Un savienojot vairākus vai šos divus, vai iespējams tu vēl kādu terapiju veids, vai atkal taisīt meistarklases, piemēram, saviem jau esošajiem klientiem, pievienojot, uzteicot tādu pievienoto vērtību. Tāpēc šeit var ārkārtīgi plaši izpausties. Un šodien, protams, vienā webināra ietvaros es jums neizstāstīšu visas iespējamās versijas, jo mēs pie viena jau jogas pasniedzēja varētu izpausties ar ļoti garām dažādām versijām, bet tādam ieskatam, lai tu tā piemēri uz sevi, kas tev varētu derēt, un ja tev ir sajūta, ka mēs šeit neatradām neko priekš manis, tad mēs noteikti varam ar tevi atkal parunāt un piemeklēt to, kas tev varētu būt vērtīgs un noderīgs, un kas tiešām atsauktos un arī cilvēkiem dot šo labo rezultātu. Lūk, ja mēs runājam par masieriem, par kuriem mēs jau pieminējām mazliet iepriekš, tad masieri spā speciālisti, kas rūpējas par labsajūtu, kas veic šos labsajūtas rituālus, arī tos starp pirtnieki, un noteikti mēs vēl varam turpināt šo te sarakstu, tad atkal jau, protams, tā ir ātrāk atslābināšanās, jo arī kineziologi, arī fizioterapeiti, kas taisa masāžas, neapšaubāmi ir ķermeņa ātrāka atslābināšanās, ātrākam, dziļākam, noturīgākam efektam. Jo viens ir vienkārši izmasēt ķermeni, otrs ir tad, kad mēs to darām ar ēteriskajām eļļām, jo šis te mēs, kā jūs atceraties iepriekšējos slaidos, kad mēs iedarbojamies fizioloģiski, tad mēs arī mazinām iekaisuma procesus, kas ķermenī notiek ar ēterisko eļļu palīdzību. Tad mēs iedarbojamies ļoti uzreiz plaši. Un šeit, kā man arī teica, kā es minēju iepriekšējā slaidā Janīne, mūsu sarunā viņa arī ir pieminējusi par to, ka cilvēks, kad nāk pie viņas uz masāžu, viņš jau zina, kad viņa izvēlās kaut kādas konkrētās ēteriskās eļļas, un katru reizi cilvēks var nākt 20 gadus pie viņas uz masāžu, bet katru reizi šī ir pilnīgi citādāk masāža, jo viņš izvēlās savam noskaņojumam atbilstošās eļļas, piemēram, vai atkal katru reizi cilvēks ir citādāks, kaut kādā ziņā mums ir kaut kāda diena vairāk stresa, kaut kāda mazāk, kaut kāda diena ir kaut kur saspringums, kaut kādas notiek kaut kādi procesi, jo tas visu laiku notiek. Attiecīgi tādā veidā notiek mums arī šis te transformācijas. Tāpēc attiecīgi masāžas ar aromaterapiju, ar ēteriskajām eļļām, vai šī te procesi, tāpat arī pirktiņa, viņas katru reizi būs citādāk. Pat, ja mēs izmantosim tās pašas eļļas, lūk, tā kā šeit mēs varam padarīt šo te procesu dziļāku un jaudīgāku. Nākamais mums ir arī psihologi, terapeiti, skaņterapeiti, tostarp noteikti arī astrologi, numerologi un cilvēku dizaina speciālisti un ļoti daudz, kas tieši strādā ar cilvēku. Tas ir arī noteikti darbs ar emocijām, te mēs varam likt arī coachus noteikti.
Tas ir darbs ar emocijām, ar mūsu nervu sistēmas regulāciju, kas šodien noteikti ir tops, jā, jo nervu sistēma laikam ir viens no tādiem arī tiešām, vismaz man ļoti bieži cilvēki vēršās un prasa, ko darīt, ja, jo tās pašas izdegšanas, ja, vai visu laiku pastāvīgs stress un spriedze. Man daudz ir šie pieprasījumi, ja, tāpēc atkal šeit noteikti ļoti, ļoti ir tas, ka, ja tad, kurus mēs varam piemeklēt eļļas, kā mēs strādājam, kā mēs varam palīdzēt cilvēkam pie šajos virzienos, kā mēs varam atrast tās eļļas, kuras piemeklēt atkal tās kompozīcijas, ja, kas viņam var palīdzēt arī ne tikai tajā brīdī, kad viņš ir pie tevis terapijā, bet tad, kad, ko viņš dara pēc tam mājās, ja, ko viņš izmanto, kā viņš var palīdzēt arī un atbalstīt pēc sevi. Jo pats svarīgākais arī viens ir tas, ka tu kā speciālists to iekļauj savā darbā, otrs arī tas, ko cilvēks izdara pēc tam, kad viņš iziet no tavu kabinetu, un arī šeit tu vari viņam tālāk uzturēt un palīdzēt vienkāršā veidā, kā viņš var uzturēt šo te labo sajūtu, ja uzturēt šo te vibrāciju arī pēc tam mājās. Ja, jo mājas arī ir tā vieta, kur cilvēks atjaunojās, un viņš atjaunojās ļoti, tā teikt, nevēl mums ir teiciens, mājas ir mana svētvieta, ja ir mana svētnīca, tāpēc, lai mēs tiešām to vietu tādu radītu, ja nevis atnest uz turieni stresu un kaut kāds satraukums, bet lai mums mājas ir mana vieta, kur man enerģija atjaunojās. Lūk, un tad mums noteikti ir arī fizioterapeiti. Šeit vēl varētu mēs noteikti turpināt ar daudz profesijām. Fizioterapeits savukārt atkal noteikti tā ir par muskuļu relaksāciju, par iekaisuma procesu mazināšanu, spriedzes mazināšanu, atjaunošanos, audu ķermeņa, ja tad muskuļu atjaunošanos vispār pēc nodarbībām. Lūk, kas ir atkal noteikti caur ķermeņa masāžu, ja masāžu ceļu uzklāšanu, ja tad atkal, ja mums ir specifiskā masāža, kur, pieņemsim, ja mēs zinām, ka cilvēkam ir saspringti muskuļi, mēs varam izvēlēties konkrētās veidus, mēs zinām, kurus palīdz vai tur iekaisuma procesiem, vai kur te ir savilkti muskuļi, vai savilkta spranda, vai savilkts tur tas vai šīs, ja, tā kā attiecīgi, vai kaut kādas bijušas traumas, jau mēs varam piemeklēt tos ēterus, kas var palīdzēt ātrāk atjaunoties, vai mazināt sāpes, piemēram, ja kaut kur jau cilvēks ir sasits kāja vai savilcis muskuli. Ja? Tā kā tas var ļoti, ļoti labi integrēties. Un tas nav tikai par to, kad mums tā liekas, bet aromaterapija jau ir jau daudzus gadus ļoti gājusi un strauji gājusi priekš arī zinātniskajos pētījumos, nedaudz pētījumu par to, un te mēs varam ļoti, ļoti efektīvi integrēt viņu savā darbā, profesionālajā darbībā. Lūk, jo, piemēram, ja cilvēks atnāk pie tevis uz masāžu, bet viņš ir viscaur baiļu pārņemts, vai viņš atnāk pie tevis uz terapiju, vai uz sarunu, viņš ir bailēs, viņš ir saspringts, viņš ir emocionāli, varbūt pārguris, tad mums ir grūtāk viņam tik klāt, viņam ir grūtāk atvērties. Bet tiklīdz mums ir drošā vide, kura ēterisko palīdzību mēs varam arī radīt, viņš jau atslābinās. Tādā jau tā neapzinātā pat līmenī, kaut kādā ziņā. Ja viņš jau atnāk uz telpu, kur jau ir sagatavota, viņš ir pilnīgi mierīgs. Un tas ir tas par to, ka mēs ar masāžā rokām nevaram tik klāt reizēm tiem triggeriem, tām emocijām, kurām mēs varam tik klāt tieši caur rožu. Jo man ir bijis manā pieredzē, ka man atnāk sieviete, viņa vienkārši elpo eļas, tas, ko es saucu par emocionālu aromaterapiju, viņa vienkārši smažo eļas un kādā brīdī viņa sāk raudāt. Un viņa sāk raudāt ne jau tāpēc, ka viņai kaut kāds ēters ir tāds kaut kāds, no kura sāk raudāt. Nē, vienkārši viņai viņš ir vai nu iedevis atslābumu, vai ļāvis iedevis šo te kontrols atlaišanu, vai atsaucis atmiņā kādu sāpīgo notikumu, kur vienkārši viņi sajūtās droši, ka viņi to var izpaust. Viņi var beidzot tā kā izemocionalizēt šo te notikumu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad, kad cilvēks to atlaiž, tad mēs pat varam just, ka ķermenis, tā kā es arī taisu masāžu, tad, kad cilvēks atslābinās, mēs pat varam just, ka ķermenis tā, viņš izpūšās, viņš atslābinās. Un cilvēks var iemigt, muskulis var atslābināties, jā, viņš var beidzot uzelpot.
Lūk, tāpēc vienmēr saku, ka nav jābaidās masāžā iemigt. Tas ir brīnišķīgs, pat kompliments kaut kādā ziņā arī sev, savam ķermenim, jo cilvēks beidzot atslābinājies. Lūk, jo tas viss saspringums un kaut kāds stress un spriedzi viņi ir aizgājusi. Vismaz kaut kādā vienā līmenī. Lūk, jautājums tev. Ja mēs pārējām pie plāna B. Jā, pirms mēs pārējām pie plāna B, un pirms pārskatu visus tos jautājumus, kas man šeit ir, man te vēl ir jautājumi arī, kas man ir pierakstīti, lai es neaizmirsties pajautāt. Tas, ko es gribu teikt, šī te. Un kāds arī bija tas galvenais mērķis par to, kā tu vari integrēt aromterapiju savā ikdienā un arī profesionālajā darbībā. Tu vari padarīt, piemēram, masāžu, nevis vienkārši par masāžu, bet reāli transformējošu masāžu. Par to, ka tas nebūs vienkārši ķermeņa labsajūta, bet tas būs jau daudz dziļāks process. Tas būs, kad klienti arī atgriežas pie tevis nevis vienkārši tāpēc, kad tīri fiziski tu izdari kaut kādas patīkamas kustības, bet tāpēc, ka tās bija sajūtas un tas bija lauks, ko tu radīji. Tava enerģija kopā ar ēteri, kas rāda šo patīkamo sajūtu, ka viņš grib atgriezties, ka viņu tur neviens tajā laukā nekontrolē, ka viņu tur neviens nenosoda, ka viņš jūtās tur ļoti labi, brīvi un mierīgi, un tie procesi, kuriem ir jānotiek, tur var notikt. Vēl viens patiesībā svarīgs moments, ja mēs runājam par sevi kā par speciālistiem, ko es nevaru nepieminēt par to, ka par māju. Arī vēl viena lieta, ko es gribu teikt, ka šeit mēs it kā runājam arī par speciālistiem, bet kā tu vari palīdzēt sev, noteikti daudz, es domāju, piekritīs, šeit jūs man varat padalīties, kā jums, vai jūs man piekrītat, par to, ka par māju, kad māja faktiski ir tāda bāzes sistēma telpas regulācijai kaut kādā ziņā, kad, kā jau es minēju, tad, kad mēs atnākam katrs ar savām emocijām, savām domām, savām kaut kādām lietām mājās, māja ir tā vieta, kur tas stress veidojās. Ja mēs tur neko nedaram, viņš tikai aug, un tad mēs nevis gribam nākt mājās, bet mums var rasties kaut kāda pretēja sajūta. Un tad ir tāds, ka tas stress tikai pieaug, un tad ir tā, ka tas partners man vairs īsti tur gribās. Bet patiesībā mēs varam radīt to māju atkal kā vietu, kur atjaunoties, kur gribās būt kopā, kur gribās radīt, kur gribās būt. Jā, un nevis dzīvot kaut kādā stresā, bet dzīvot vietā, telpā, kurā tu jūties droši, brīvi, labi un tā harmoniski. Lūk, tāpēc ar etiskām eļļām mēs nevis vienkārši radām tādu patīkamu mājas vidi, bet mēs reāli radām visu ģimenes locekļu emocionālo stāvokli. Lūk. Nu tad tā, jautājums tev, kā tu pelni? Ja mēs pārējām jau mazliet tuvāk jau pie tās vēl nākamās tēmas par to, ka par šo te plānu B. Tu dari savu sirds darbu, tev patīk tas, ko tu dari. Tas ir par laimi, es ceru, ka mums visiem vismaz ar lielāko daļu mēs esam tajā, mēs darām to, kas mums patīk. Un šajā ziņā, jebkurā gadījumā, tas ir labākā gadījumā, tu dari savus izdarbi, to, kas tev patīk, bet tā vai citādi tu strādā un tev ir ienākumi. Tātad tev ienākumi ir ekvivalenti tam, tad tu taisi masāžu, tev ir ienākumi, tu liec konsultāciju, tev ir ienākumi, tu izdari darbiņu, tev ir ienākumi, tu novadi sesiju, tev ir ienākumi, tu novadi, meistarklasu vai konsultāciju, tev ir ienākumi. Tu to neizdari, tev nav ienākumi. Šeit jautājums jums, ja jūs varat padalīties, kā ir jums, vai jūs tā kā piekrītat, ja jūs piekrītat, ka tā tas jums strādā, ielieciet viennieciņu vai uzrakstiet, ka jā, tā ir. Ja jums tā nav, tad, vai es zinu, ka daudziem arī ir pamatdarbs un tā, bet
Jā, tā kā vispār cits nesaistīts, bet tā vai citādi, tad jebkurā gadījumā tavs darbs ir atkarīgs no tā, ja tu strādās, tev būs ienākumi, ja nestrādās, nav ienākumi. Varat mazliet padalīties, lai mums ir bišķiņ atgriezieniskā saite, lai mēs tā mazliet atdzīvojamies. Tad man sajūt, ka es esmu mazliet viena. Jā, ja jūs varat uzrakstīt, jā, protams, nē, tad nē, bet tas būtu ļoti noderīgi. Tie, kas skatīsies ierakstā, šajā brīdī noteikti jūs varat arī sev piezīmēt, vismaz priekš sevis nofiksēt, kā tas ir. Jo pamatā tajā brīdī, kad mēs nofiksējam, ka jā, ja es darbu daru, ja vien tas, protams, nav tā, ka tu esi akurāt tiešām darbā, kurā tu vari paņemt mierīgu slimības lapu vai paņemt atvaļinājumu apmaksātu. Ja, protams, kad uz kaut kādu mēnešu tu vari paņemt, ja, vai cik nu, tur pienākās, jā, tad ir ok, bet savā būtībā tad es daru darbu, man ir ienākums, es nedaru darbu, man nav ienākums. Ja, tad tas ir atkarīgs no tā, cik daudz es izdarīšu. Ja man restorānā ir apmeklētāji, tad man ir naudas, ja man nav apmeklētāji, man nav naudas. Jā, ja manā veikaliņā atnākās nopērk kaut ko, tad man ir naudas, ja man neviens neko nenopērk, tad man nav naudas. Otrais variants. Mhm. Mhm. Labi, kam ir pirmais variants? Jo, piemēram, masieri, ja, vai tie, kas veic sesijas vai kas strādā ar klientiem, tad pamatā ir šis te moments, kad jā, man patīk tas, ko es daru, cik sesijas es novadu, cik meistarklases novadu, cik masāžas es veicu, cik konsultācijas es novadu, cik es izdaru, tik man ir ienākums. Ja, tā kā savā būtībā tas ir šādi. Un tad ir nākamais tālāk jautājums. Kas notiek brīdī, ja tu paņem brīvdienu? Vienkārši iedomājies arī pat tie, kuriem ir darbs, kas ir vispār nesaistīts, ja? Bet ir darbs, un tu vienkārši gribi, piemēram, rītā, labi, rītā mums visiem ir brīvdiena, bet, teiksim, ja tu gribi vienkārši paņemt trešdienu brīvdienu, ja? Vai tu vari paņemt vienkārši brīvdienu? Ko tev tas maksās? Ja? Vai tu vari aizbraukt uz ilgāku laiku atpūsties? Nevis vienkārši, kad tev ir atvaļinājums, bet tad, kad tu gribi, lai tev ir atvaļinājums, nevis tad, kad tu esi saskaņojis vēl ar visiem kolēģiem. Ja, bet vienkārši tu gribi atvaļinājumu. Tu vienkārši, piemēram, man nav sajūta, ka es rītā varu iet strādāt ar klientiem. Rītā es gribu vienkārši dienu mājās. Tad tev nav resursi, tu neesi strādāt. Jo es, piemēram, pati atceros sevi savā pamatdarbā, lietus vai sniegs vai krusa vai super saulīte, tad es eju uz darbu, tāpēc, kad ir vienkārši jāiet uz darbu. Un nav tāds, ka rītā solas 30 grādus, es braukšu uz jūru. Pagājušajā gadā es tā varēju izdarīt, jo bija 30 grādi. Vienīgā diena, kad bija tur super karstā, es biju jūrā, nevis darbā, ofisā. Tad, kas notiek tad, kad nedod Dievs, ir vajadzīga slimības lapa, vai tev, ja tu saslimsti, vai bērns saslimsti, ja, vai nezinu, kaķis jāved pie vetārsta, vai tu, cik brīvs tu esi šajā ziņā, ja, cik brīva. Tas ir jautājums katram, te var būt daudz jautājumu. Cik tu esi brīva, kas notiek tad, kad tev vajag pēkšņi paņemt brīvdienu, vai pēkšņi tāds braucam rītā kaut kur, un tad ir tā, nevaru. Jā, protams, mums katram ir kaut kādi mirkļi, kad mēs kaut kādā brīdī kaut ko nevaram, bet globāli. Es domāju, ka jūs domu sapratāt. Ja? Kas notiek tad? Es ceru, ka visi uz jautājumu atbildēja, vismaz priekš sevis un godīgi. Un tad ir nākamais jautājums. Vai tev ir plāns B? Jo brīvība savā būtībā sākās tur, kur ienākumi nav atkarīgi tikai no tava ieguldītā laika, jo mums bieži ir šis stāsts par to, ka jo vairāk strādās, jo vairāk pelnīs, jo gudrāks tu būsi, jo augstāk tev būs izglītība, jo tev būs vairāk naudas. Tad pēc tāda principa cilvēki, kuri, piedalās dažādos
zināšanu, jeb erudīcijas konkursos būtu bagātākie cilvēki, ja, vai kuri minētu, ka sādi mīklas būtu bagātākie cilvēki. Nu, ne tuvu, ne tā. Un tad visticamāk tie, kuri mums ir, nezinu, augstākajos amatos, būtu vislielākie doktora disertācijas aizstāvētāji, ja. Ne tuvu, ne tā. Tāpēc iedomājies uz mirkli arī par to, ka, jā, tavi ienākumi turpinās, piemēram, arī tad, kad tu atpūties. Piemēram, tu aizbrauc uz mēnesi atpūsties, bet tavi ienākumi turpina pienākt. Tu turpini saņemt naudu. Jā, tā kā, nu kāda ir tev sajūta par šo? Jeb iedomājies, kā tu vari izvēlēties, cik daudz strādāt. Tik dienas nedēļā strādāšu, vai tik daudz es darīšu, un tad nē. Ja, vai, piemēram, es tagad aprīlī pastrādāšu, māju es gribu brīvu. Vai es tagad vasarā pastrādāšu un ziemā es braucu pārziemot kaut kur citur. Iedomājies, ja tev ir lielāka izvēles brīvība, ar ko strādāt, kāds strādāt, cik daudz strādāt, cik stundas nedēļā vai cik dienas nedēļā. Un šīs nepārprotiet mani, tas nav par to, ka es tagad aicinu nestrādāt. Noteikti es aicinu cilvēkiem darīt to darbu, kas tev tiešām piepilda un kas padara pasauli labāku. Gan tevi, gan pasauli labāku. Jo tad, kad mēs darām to, kas mums patīk, mēs noteikti padaram šo te pasauli labāku. Jo mēs esam laimīgāki un laimīgāks cilvēks pasauli var padarīt labāku. Tāpēc mans plāns B, un es zinu, ka daudziem plāns B ir par to, un kā mēs varam integrēt aromaterapiju, ir par to, ka tu izmanto aromaterapiju. Viens ir tas, ka tu izmanto ēteriskās eļļas, tu iekļauj tās savā ikdienā, tu integrē viņas savā darbā. Daudz plusu un iegūmu šajā ziņā, ka tu izmanto priekš sevis, lai atjaunotu savu enerģiju, savu resursu, atjaunojot gan mājas vidi, gan savu personīgo labsajūtu, gan integrē viņu darbā ar klientiem. Tu iesaki viņu arī citiem, tāpēc, ka tad, kad mēs esam pārņemti to, kas mums ļoti patīk un palīdz, parasti mēs visiem pasakām par to, ka, hei, bija superīga filma, hei, bija superīgs turēdiens, hei, bija ļoti garšīgi tas un tas, hei, man ir reāli risinājums, kā es varu padarīt tavas konsultācijas, tavu darbu, tavas aktivitātes, tavu dzīvi, jo, kā es vienmēr saku, ka ēteriskās eļļas man dzīvi reāli ir mainījušas un uz to labāko pusi. Tāpēc es par to arī gribu stāstīt par to, ka cik tas ir brīnišķīgi un ka tas ir pieejams katram. Un labākais visā šajā ir, ka cilvēki par to ir pateicīgi. Jo atceries to, kādu tu pēdējā reizi kādam kaut ko ieteici un cilvēks pateica, hei, paldies, vai varbūt tieši tev kāds zvanīja un tev kā speciālistam prasīja, klau, kur es varu dabūt, kur es varu uzzināt, kur es varu iegādāties, kur es varu. Un tieši tev kā pie speciālista kāds vērsās un pēc tam teica, paldies, ka tu man to ieteici. Tātad tu iemīli, jo tu izmanto pats, tu iesaki, tu dalies, un tu veido papildus ienākumus. Un šeit veidojās tās plāns B. Un tieši ar aromaterapiju es jau 10 gadus esmu kopā ar kompāniju Young Living, kur es, kā es saku tā, kaut kādā ziņā es iemīlējos sākumā ēteriskajās eļļās, tad es vēl vairāk iemīlējos sevī, un tad jau tālāk jau es iemīlējos visā šajā, ko es šodien stāstu tev. Par to, kā tu vari veidot papildus ienākumu. Šodien šeit mēs ļoti daudz neizrunāsim, tāpēc, ka tas ir atkal ļoti tāda individuāla saruna, tāpēc, ja tev šī doma un koncepts vispār ir uzrunājis, noteikti es tevi aicinu mēs varam satikties vai Zoomā vai klātienē un jau tālāk izrunāt personīgi, kā tieši tu vari viņu integrēt un pievienot savā ikdienā. Tāpēc to noteikti aicinu uzraksti man, vai atkal kādam, ja tevi kāds uzaicināja, tad noteikti tam, kurš tevi uzaicināja šodien uz webināru vai nosirti tev šo linku jau šodien uz webināru, noteikti izrunāt sīkāk, izprast visu informāciju, ko tu vari, kā var šis te projekts ar Young Living tieši saistībā ar ēteriskajām eļļām tev padarīt, izveidot šo te plānu B, lai tu vari kā speciālists veltīt sev pietiekami daudz laika, atjaunoties, izveidot savu brīnišķīgu šo te terapijas atbalsta un klientu tādu foršu
vietu, kur cilvēks var atjaunoties un iegūt, padarīt cilvēkam viņu vēl vērtīgāku un attiecīgi vēl papildus veidot papildus ienākumu. Ļoti, ļoti liela visā šajā nozīme ir pateicībai. Jo tas, ko mēs dodam citiem, mums atgriežas. Un atceries to brīdi, iespējams, kaut kādu pēdējo neseno epizodi, kad tev kāds pateica paldies, vai atkal te, ka tu biji ārkārtīgi kādam pateicīgs par to, kad par jebko faktiski. Tev nav jāsāk nekas no jauna. Tev nav jāmaina profesija. Tu šeit ar šo te plānu B, tu vari paplašināt to, kas tev jau ir. Tev jau ir zināšanas tavā jomā, tavā specialitātē. Tu esi brīnišķīgs profesionāls tajā, ko tu dari. Protams, ka šeit atkal varbūt ir cilvēki, kuri grib vispār sākt kaut ko no jauna un atkal vispār domā, piemēram, kā es mainīju profesiju reāli, kad es pilnīgi nomainīju kaut kādā ziņā, varētu teikt. Un iespējams, tas ir kaut kas jauns. Bet labākais ir tas, kad arī šajā, kas ir jauns, gan tev kā speciālistam, gan tev kā vienkārši cilvēkam, tieši tāpēc mums ir izveidojies ar gadiem mūsu Aram klubs, kurā tev ir gan atbalsts, gan informācija, gan arī šajā plāns B gadījumā tev noteikti mēs izrunāsim, jo tieši tev, kā tu vari integrēt viņu savā darbā, lai tev būtu pilnīgi skaidrs, lai tev būtu skaidrs, kādas eļļas, kā to likt, kā to izmantot, kā to padarīt, lai tas ir cilvēkiem droši, lai taviem klientiem droši, lai tev tas ir droši, viegli pieejama, nērti. Tāpēc tad pilnīgs atbalsts tev noteikti ir garantēts. Tas nav tā, ka mēs tā pastāstu un mēs ar to arī visu noslēdzam. Nē, šeit mēs tikai tāds neliels ieskats par to, par to potenciālu, kas patiesībā šeit ir pieejams. Lūk, tāpēc, kas ir aktuāli tieši tev? Tas ir tas lielākais jautājums, vai tev ir aktuāli brīvības sajūta vai paplašināt tieši savu iespējams prakses, jeb tavu sniegto pakalpojumu klāstu, jeb tieši padziļināt savas konsultācijas, jeb vispār izveidot plānu B no nulles un vispār sākt pilnīgi tāpat kā es savulaik mainīju profesiju. Tā kā, kas būs aktuāls tieši tev? Varbūt tev ir šobrīd aktuāli nevis vairāk strādāt savā lietā, ko tu dari, bet tieši izveidot šo plānu B, lai vairāk tev būtu kaut kāds zināms finansiāls atbalsts, ja, un tu varētu, teiksim, šeit var būt ļoti, ļoti plaši un ļoti daudz atkal vietas, kur izpausties, ja, tāpēc noteikti es gaidīšu jūsu ziņas par to, kas tev ir aktuāls, lai mēs varam jau iet dziļāk un individuālāk, tāpēc to noteikti aicinu uz tādu individuālo jau sarunu, lai jau var izrunāt tālāk, kā tu to var integrēt, kā tu to var izmantot, kāda mums ir pieejamie resursi, kas tev var atbalstīt, palīdzēt, un lai to viss būtu pilnīgi skaidrs, un iziet uz tādu ienākumu arī, kas tev būtu ļoti vērtīgs. Iespējams, tev šobrīd ir svarīgi ne tik vien palielināt savu klientu, piemēram, apkalpošanas, jeb klientu šo te prakšu, jeb dziļumu nozīme, bet tev, piemēram, ir aktuāli atkal tieši papildus ienākums. Ja? Tā kā šeit var būt ļoti plaši, ļoti dažādi, un kopā ar etiskajām eļām un arī projektā Young Living tas ir absolūti, absolūti iespējams. Ja? Tā kā un to var izdarīt, lai vai kurā pasaules vietā tu atrastos. Tas ir pats labākais. Lūk tā, tāpēc šobrīd, ja tev ir kādi jautājumi, tad tas ir īstais brīdis tos uzdot. Tu vari ierakstīt viņus čatā, tu vari ieslēgt mikrofonu, tikmēr noteikti Inete, ja mums ir Inete pieslēgusies, Inete ir, noteikti es varu dot vārdu tev, tu vari pastāstīt arī, kā tā kā tev ir daudz zināšanas gan aromterapijā, gan citās jomās, tad var padalīties ar savu pieredzi un savu skatījumu, kā to var integrēt. Tā kā, mīļā, lūdzu, vārds tev. Tu vari pieslēgt mikrofonu, ja tu vari. Jā, varu. Labvakar visiem! Man liekas, tu jau kolosāli visu izstāstīji, ka te pat īsti nav vairs ko piebilst, jo man sanāks pat atkārtoties. Bet tas, ka aromaterapija var mainīt dzīvi, tas ir noteikti, jo tā ir izdarījusi arī ar mani. Aromaterapijā esmu pati jau 12 gadus, un man liekas, es šeit pat nevaru novilkt tādu
robežu, kur ir aromaterapija jau kā profesionālai darbībai un kur viņa ir kā tīri sev mājas vajadzībām. Tāpēc, ka ja tu kā speciālists izvēlies aromaterapiju, tu vispirms sāksi viņu lietot pats savās mājās, pats sev un saviem tuvākajiem cilvēkiem. Tāpēc, jā, tas viss tik ļoti saplūst, jā, un tā notika ar mani. Es sāku savā ikdienā lietot ēteriskās eļļas savai ģimenei, bērniem, un tad viņas es pamazām integrēju tajās visās savās lietās, ko es daru ikdienā. Un ikdienā es no savas ikdienas daļas darbojos arī kā integratīvās elpošanas terapeits, kuras arī izmantoju ēteriskās eļļas, un es redzu, ka tās tiešām var atbalstīt un palīdzēt pirmkārt gan pašai sevi, ja es uzsvēršu, ka vienmēr ir jāsāk ar sevi, jo, ja mēs strādājam ar klientiem, ar citiem cilvēkiem, ir svarīgi arī pasargāt sevi. Un tās eļļas man arī darbojās kā tāds. Jā, tāds tā kā aizsardzības arī instruments, jo mēs zinām, ka Dzintra teica, ja, ka ēteriskās eļļas satur ļoti augstas frekvences, vibrācijas, līdz ar to viņas ir spējīgas attīrīt arī lauku, arī tās visas lietas, ko mēs neredzam ar acīm. Un tad, kad nāk klients un es lietoju šīs te eļļas, un mana telpa jau, piemēram, ir piepildīta ar kādu eļļu, kas ir iepilnāta difūzorī, tad klients jau sajutīs tādu patīkamāku, brīvāku, mājīgāku atmosfēru. Otrs, kas man kā elpošanas terapeitam ir svarīgi, es palīdzu atbrīvot cilvēkam elpošanas ceļus. Es viņam viņus pat papildus varu attīrīt ar šo te aromaterapijas palīdzību un sagatavot arī diafragmu, lai viņš varētu labāk iet un dziļāk elpošanas procesos. Un tās es varu izmantot dažādi, gan pirms sesijas, gan jau arī sesijas laikā, kad cilvēks ieiet dažādās fāzēs. Un, kad ir aktīvāka fāze, un tad, kad jau cilvēks iet kaut kādos tita viļņos, kad viņš jau ir atpūšas un integratīvajā fāzē, tad atkal savukārt tur šīs te eļļas var iedarboties daudz spēcīgāk uz zemapziņu un cilvēkam palīdzēt šos te procesus izdzīvot tā kā dziļāk, arī palīdzēt to integrācijas procesu veicināt, lai tas viss tā kā notiek ātrāk arī nedaudz, ja, jo jā, un vēl ir lieta, ko es mīlu darīt, tā ir meža terapija. Protams, tad, kad mēs ejam uz mežu, tad mēs ēteriskās eļļas līdzi neņemam. Bet, ja cilvēks saka, ka, kā es gribu šito mežu arī aiznest mājās, vai šitās visas sajūtas, ja, tad man ir atkal kārtējais instruments, kas var pateikt, hei, bet ir tāda laba lieta kā aromaterapija, kur tu vari priedes smaržu un egles smaržu, tas, kas arī mums ir Latvijā, aiznest uz māju un jebkurā brīdī sev viņu uzpilināt, vai nu patiešo uz savu ķermeņa, vai ieliekam mājās difūzorī, un tā turpina strādāt arī šī te izjustā, piedzīvotā meža sajūta, tā sajūta, kur cilvēks ir sajutis to drošības salu, to miera tādu, un jā, to tādu drošības un tādu balansējošo vidi. Un līdz ar to tā limbiskā sistēma arī viņa paņem šīs te smaržas un aiznes mājās, un pasmaržojot šo te pudelīti, cilvēkam būs, kur ir tā man arī drošā smarža, tas drošais aromāts, ko es arī varu pirms gulēšanas iet un uzsmērēt sev uz pēdiņām vai ierīvēt sev vienkārši ķermenī. Tā kā man liekas, ka aromaterapijai vispār nav robežu, kā mēs viņu varam pielietot un cik daudz un cik dažādos veidos es savā darbā arī šad un tad izmantoju arī cilvēka dizaina sistēmu, kur man patīk paskatīties tā kopainā to radušos situāciju, un arī jau pēc tās kartes arī pat lasījumu es varu pateikt, ja, ka rekur cilvēks ir noteikti ar tādu stresaināku un trauksmaināku būtību savu, ja, ka viņš noteikti un iedot atkal risinājumu, kā viņš var mazināt to savu trauksmi vai stresa sajūtu, ko viņa ķermenis ir tā kā radīts vispār ikdienā arī piedzīvot. Vai ja es redzu, ka viņam ir
ļoti izteikti daudz emocijas un ka viņš ir ļoti emocionāls cilvēks, ja es atkal varu ieteikt kaut kādas eļļas, kas viņam palīdz nomierināties un atslābt papildus. Jā, jā, un tu visas pārējās lietas jau arī nosauc, man liekas, ir vienkārši lieki atkārtoties. Jā, tur, kur tu visur ej, tu viņus visur vari izmantot. Un šis ir tiešām kolosāls, lielisks instruments, ko es esmu atradusi gan priekš sevis, gan arī ļoti, ļoti iesaku arī citiem. Gan vienkārši cilvēkiem, kuri varbūt neizmanto darbā, un arī visiem speciālistiem. Tas būs kā kolosāls atbalsta un papildinošs rīks, kas jums var palīdzēt kaut kādos savos darba procesos, lai ar klientam arī tas rezultāts būtu daudz tāds dziļāks, kvalitatīvāks, ja, un viņš var izstrādāt jā, kaut kādus tos savus iekšējos procesus, un mēs taču zinām, ka mums ir gan emociju, dažādi feelinga sērija, kur mēs varam strādāt un dziedināt dažādas traumatiskas un emocionālas pieredzes vai baiļu sajūtu vai jebko, kas tas ir. Jā. Tas ir tik plaši. Un aromaterapija pārklāja principā visus augus, jā, kas mums ir doti dabā. Un atliek tikai izmantot, un viņš ir ielikts mums jau gatavā tādā skaistā pudelītē, kuru atliek tikai lietot. Un nevis vienkārši nolikt plauktiņā, bet atcerēties pašam, ka es viņus varu katru dienu arī izmantot, ka es atbalstu sevi, es atbalstu savu ģimeni, un es eju apkārt, atbalstu savus mīļos, un es atbalstu arī savus, varbūt, darba kolēģus, kur kāds ir ikdienā, vai klientus. Tā kā aromaterapijai nav robežu, un viņu var izmantot jebkurā dzīves situācijā, jebkurā darbā, jebkurā profesijā. Viņa ir pielāgojama un izmantojama kā tāds brīnišķīgs papildinājums. Jā, es laikam vairāk nemaz arī neko neteikšu. Es tevi klausos, un es pilnīgi atceros, tu saki 12 gadi, un man liekas, es esmu pie 10 kaut kur vēl palikusi, jo man liekas, ka Dievs, tas bija tikai vakar, kad mēs pirmās reizes braucām uz konferencēm ar Inetu, un es tos arī mācījāmies, un pašu Geriju Jāngu redzējām, un kaut kādā ziņā tas tiešām liekas tā kā vakar, bet ir tik daudz gadu pagājuši, cik liela pieredze ir iegūta, un cik daudz personīgie stāsti, un cik daudz cilvēku stāsti, un tāpat laikā es vienmēr kaut kā liekas, nu, tā kā ar katru dienu kaut kā ar vien dziļāk, ar vien vairāk un ar vien kaut kā, ar vien. Un to es tiešām novēlu katram atklāt pa īstam to aromaterapijas būtību un to augu iedarbību, kā augs mūsos atskan, kā augs runā ar manu ķermeni, kā paņemot ēteru, es sadzirdu sevi, savas kaut kādas sajūtas. Un šis ir fantastisks instruments, ko nevelti arī liekas reizēm, nu, piemēram, kā man cilvēki, piemēram, liekas, es tur, nezinu, biroja darbu daru, jā, vai es esmu grāmatvedis, nu, kāds man tur ar aromaterapiju. Mīļais cilvēki, bet ja tu esi, ja tu dari arī šo darbu, kas ir fantastisks, sarežģīts darbs, visu cieņu, tad kā minimums koncentrēties, kā minimums uzturēt savu labo prāta asumu, ja, vai šo te, tas arī ļoti svarīgi. Ir svarīgi parūpēties par sevi jau pašā sākumā, un par to mēs ļoti daudz runājam aromklubā. Mums ir ārkārtīgi daudz webināru, tāpēc šeit tādā ziņā tā noteikti ir atbalsts. Nu, kad, ja reizēm liekas, es atceros sevi, kad pašā sākumā liekas, ka Dievs, kā to visu var zināt, kā to var atcerēties, vai ne? Tad tagad jau liekas, tad atkal liekas, kā to var nezināt, jā? Tāpēc mēs esam šeit, lai noteikti atbalstītu, lai palīdzētu, lai tieši tajā sākumā arī tā iedrošinātu. Tā kā, ja varbūt liekas, ka, ak, Dievs, kā to visu zināt, ar ko vispār tagad sākt, tad tieši tāpēc, lai tagad, lai sāktu vai lai turpinātu, tieši tāpēc ir noteikti ļoti vērtīga tāda tiešām personīga individuāla saruna, kur piemeklēt, kur saprast, kur izrunāt, jo tur atkal var pacelties kaut kādā personīgie jautājumi, ja tā kā tas noteikti var būt ārkārtīgi efektīvi. Tā kā noteikti rakstiet, zvaniet un tiekamies arī mūsu webināros.
Jā, tā kā paldies, Tīvīt, mīļā, par to, ka tu varēji šodien būt. Un es Uzstādīšu. piebildīšu, ka dažkārt nemaz nav jāzina. Tas ieiet pašam ar laika gaitā. Nav jāzina, pat kura eļļa ir kuram. Ja strādā ar klientu, viņam var vienkārši ļaut pašam izvēlēties, iedot to savu eļļu koferīti, un viņš pats Mhm. intuitīvi paņems to eļļu tajā brīdī, kura viņam būs vajadzīga. Ja? Tā kā Mhm. Jā, jā, jā. Tā ir. Nu, ko viņa varbūt vēl kāds grib padalīties. Tā, Mīļš, paldies par dalīšanos, sirsnīgas. Jā, forši. Nu, ko varbūt kāds vēl grib padalīties, pateikt savu pieredzi, lūdzu droši, to jūs varat darīt, ja vien jūs varat runāt. Bet jā, tas, ko noteikti pieredzes ir ārkārtīgi daudz un stāstu ir ārkārtīgi daudz patiešām. Es iedrošinu patiešām izmantot aromterapiju. Man liekas, ka kaut kādā ziņā pats. Mm, Nu, tagad tas laiks mūs virza, un es redzu, cik ļoti daudz cilvēki meklē kaut kādas tieši tādas alternatīvas, pat nevis alternatīvas, bet man gribās teikt, ka darumterapija ir viena no tādām ļoti bāzes un senām zināšanām. Tas nav nekas jauns, tas ir ārkārtīgi sens, tas nav izdomāts kaut kā tagad. Tas ir vēsture iestiepjas vairāk tūkstošu gadu sena. Ja, tāpēc tas nav nekas jauns. Un augi ir uz šīs zemes agrāk atnākuši nekā mēs. Tāpēc tieši augi mums var ļoti, ļoti palīdzēt ar savu iedarbību. es pat teiktu, ka tā ir lieta, pie kā mums vienkārši ir jāatgriežas un par to Jā, ir jāatceras, jo tā ir aizmirsta, sen nolikta, noglabāta kaut kur maliņā, bet viņa ir jāsāk atjaunot un lietot, un es jā, viņu redzu kā nākotnes medicīnu, kā nākotnes perspektīvu. jā. Noteikti, noteikti piekrītu. Lūk, tāpēc, vai jūs būsiet tie pirmie speciālisti, kas to integrēs savā darbā, savās konsultācijās, tad mēs noteikti priecāsimies un noteikti atbalstīsim. Sarunu klubā ir daudz speciālistu, kas var to atbalstīt, kas var iedrošināt. Tā kā noteikti, noteikti. Tā ļoti skaisti. Jā, tiešām skaisti. Es Nu gribēju tā. klāties, nu, Zintriņā, es drīkstu Jā, vēl, es pati jā, jā, zināšu jā, iepriekš. labi. Es te esmu tādā iesprūdusi, ja sporta zālē un reizē tā kā starp dušu, un es tagad nevaru saprast, vai pateikt tos pāris vārdus, vai tomēr spērt solīt tālāk, bet es tomēr gribēšu pateikt. Es tikko klausījos, nu, ka iepriekšējā runātāja teica, es gribēju pieķerties, tur viens atslēgas vārds fantastisks bija, nu, tāds, ko es domāju, es to domu gribēšu pavirpināt. Un es burtiski tikko, kā es slēdzu mikrofonu, es aizmirsu šo vārdu. Bet, nu, ja beidzās šī te saruna par to, ka atgriešanās, jā, pie tiem pirmsākumiem, pie tiem augiem, es gribētu arī pateikt, jā, šo te daudzo pieredžu stāstu, ko esmu dzirdējusi un pat pieredzējusi, bet pēdējais, ko es esmu te ar kādu dalījusies par to, ka man pazīstami cilvēki, kur gadiem ir slimojuši regulāri, un viens pats ir bijis astmātiķis, un joprojām tā kā ir astmātiķis, un toreiz viņi saprata, ka pat antibiotikas vairs nelīdz. Un tad viņi toreiz pasūtīja to tīvs rullīti, un beigās vīrs ar sievu vairs nevarēja sadalīt, kurš ņems līdzi uz darbu. Aha. Un tu burtiski viņš saka, tas vīrietis, un saka, tā, nu labi, es nezinu, vai tas ir plasībo vai kā savādāk, bet ja man šis viss strādā, un viņš man pasūtīja vienā piegājienā 4 stīvus rullīšus, un viņš ar tiem rullīšiem, saka, es esmu gatavs dalīties tālāk saviem radiniekiem. Un tas nozīmē, ka es šo ziemu vispār neesmu slimojis no janvārī, kas tur viņiem tie rullīši beidzās. Un tāpēc bija spiesti pasūtīt nākamos. Un līdz ar to tas ir tāds viens pēdējais, jā, ko es ar to gribēju teikt, jā, ka šīs antibiotikas jau ir tik, jā, cilvēki vairs nelīdz, jā, es nezinu, kā tur sauc, tas svešvārdā rezistence vai kā, es nezinu, tik smalki, bet katrā ziņā, man liekas, jā, šī te atgriešanās, jā, pie tām pirmsākumiem, jā, tas ir tas, ko es gribētu papildināt, un man liekas, ar vienu vairāk šo stāstu dzird. Mm. Jā, man Tā kā liekas, Laura, paldies jums. jā, man liekas, ka tu ļoti labu tēmu tā kā aizskāri, ka ēteriskās eļļas jau ir jāsāk lietot laicīgi un preventīvi. Patiesībā nevis tad, kad jau mums ir pavisam traki un ir baisa saslimšana. Protams, ka mēs viņus ņemam talkā arī tad. Bet ja mēs viņus lietosim jau preventīvi un izmantosim, nevis turēsim vienkārši plauktiņā, tad tās noteikti arī strādās mums par labu katru dienu un mūsu imunitāti stiprinās daudz vairāk un labāk.
nekā tad, ja mēs paņemsim tikai tad, kad jau tā slimība jau ir piemeklējusi. Nu jā, un tā arī nākamais ceļš tālāk, ved, kur man prasīja, saka, bet jums mājās arī vēl citrons. Es atceros, kas viņam dāvināja difūzeru kāzās, bet arī un kaut kādas tur eļas. Un es saku, jums citrons mājās un tā. Un viņš man uzreiz saka, nu jā, vispār nākamā reizē vajadzētu kaut ko nomierinošu pasūtīt, un vai varētu lavandu? Es saku, bet kāpēc man liekas, ka jums tā lavanda bija mājās, arī es dāvināju? Un viņš saka, ah, jā, pareizi, tur kaut kur skapī ielikuši visus šos gadus. Tā viss tur arī stāv, un tad es viņiem saku, nu, lūk, šis ir tas īstais brīdis, ka mūsu dāvinātā paciņa jāver vaļā. Un beidzot ir jāliek difūzorī, ja? Un līdz ar to ir kaut kāds mirklis, kad paši cilvēks ar kaut kādām dzīves pieredzēm nonāk pie šī, ja? Jo pirms tam tu vari runāt un runāt un runāt, tas arī ir. Bet tā kā pirmīt arī teica, tā, nu, citreiz pat nav jādod izsmaržot, nu, kādu konkrētu pudelī, bet roka pati paceļas. Un tā arī šīs te gadījums, jā, ka tur tālāk jau gribi tās nākamās eļas. Jā, tā ir. Es varu pilnīgi piekrist, un man bērni lieto ēteriskās eļļas pazīst jau kopš viņi ir dzimuši. Un līdz ar to viņi aptieku zāles vispār nezina. Jā, mūsu aptieciņi ir ēteriskās eļļas, un ja viņi iet pie saucamās zāļu skapīša, tad tās ir ēteriskās eļļas. Un viņš jau zina pats, man vajag lavandiņu, vai man vajag degīzi, jo man puncītis sasāpējās. Jā, vai nu, tad, ja ir puņķis jau piemeties, tad arī viņš jau zina pats un aiziet. Un mums ir kolosāli difūzeri, ja, kas arī bērniem ir forši un interesanti un draudzīgi. Viņiem patīk tā interaktīvā spēle ar to dzīvnieciņu, un paši pilina un ir laimīgi. Un viņi nezina pat, kas tās tādas aptieku, jā, tabletītes un ne tos nosaukumus, bet viņi zina perfekti vienkārši eļļu nosaukumus un var ieteikt jau pat citiem un pamācīt. Tā kā tas ir viss par ieradumiem un par mūsu attieksmi un par mūsu domāšanas veidu. Kā mēs to visu tveram un cik mēs gatavi esam kaut ko pamēģināt, jā, un pieiet kaut kam plašāk. Jā. Jā, te, kur mums Igors raksta, kad var apgalvot, ka, ja nebūtu ētiskās eļļas, man būtu grūti tikt no Covida. Jā, arī. Un reindropu masāža vispār trūkst vārdu. Jā, mīļie, un reindrops tā ir mana ļoti mīļa tēma. Tikai kāds vēl nav piemēram izbaudījis reindropu, tad es noteikti tevi aicinu. Noteikti, obligāti. Vieta reklāmai, jā, bet nē, patiešām no sirds, jo tas ir kaut kas super transformējošs. Un es pat teikšu, ka viņu nevajag tikai iet uz masāžu ar viņu. Viņu var arī noteikti pirkt priekš mājas iegādes, priekš tieciņas, jo tiklīdz tā slimība jau jūtam, kad viņi tuvojas, tās eļļas var saplināt un iemesēt mugurā, un nav jābūt masāžas speciālistam, jā, lai viņas tajā mugurā bāzes eļļas smuki visas iestrādātu un iemesētu. Tā kā absolūti perfekti jau pie saslimšanas, un pirms jau. Un, jā, papildus, protams, ir forši aiziet sevi palutināt un ļauties dzintras rokām, jā, ka tu atslābināt un relaksēties, un vienkārši arī to stundu laiku sev pabūt ar sevi. Tas ir citādāk. Tad, kad tev vajag, kad tev ir mājās, un kad tu to dari mājās, tas ir citādāk. Tad, kad tu atkal atslābinies un ļaujies, tas ir atkal citādāk. Un pilnīgi dažādāk. Pilnīgi piekrītu, bet es ar to vienkārši gribēju pateikt, ka tas reindropa eļļas, nu, tas nenozīmē, ka tikai tas ir masāžas speciālistiem, jā, vai tikai kāds, kurš man var iemesēt, ne, viņas arī sāls ir mājām. Jā, ļoti, ļoti jaudīgas eļļas, un mums Sarunu klubā vesels ir webinārs tieši par reindropa eļļām, tā kā noteikti varat noskatīties, lai saprastu vispār, cik liela jauda ir tur katrā pudelītē, jā. Nu jā, Tā kā, mīļie, par to plānu B atgriežoties noteikti ir par to, ka šeit tu vari, lai ko tu darītu, lai kādā profesijā tu būtu, tu vari paņemt aromaterapiju priekš sevis, kā priekš katrs, kā priekš sevis, priekš savas ikdienas, priekš savas ģimenes, priekš savas labsajūtas, un tu vari to plānu B daloties ar draugiem, integrēt un izveidot arī savu papildus
Es saku, viens ir tas, ka vienkārši mēs taisam savu vai nu papildus lietu, vai nu kā papildus ienākumu ar laiku izveidojam. Tas no tā, cik tas būs ātri vai lēni, ja, tad tas ir atkarīgs arī, protams, no tā, kādu mēs plānu varam izveidot kopā. Bet, ja tev ir vajadzīgs atkal šī iedvesma, atbalsts, idejas, kā tu to var izdarīt, noteikti rakst, lai mēs varam izrunāt, lai mēs varam tiešām iziet tam cauri vēl. Īpaši tiem, kam tas ir pilnīgs jaunums, un vispār tā, par ko te ir runa, ja, bet ja tas ir interesanti un aktuāli, noteikti raksti, un jā, lai tas strādā. Ētiskās eļļas ir jālieto, tā kā, jā, lai viņas nestrādā tad, ja viņš vienkārši tā skapītī skaistumam, ja, tā kā neļauj krāties putekļiem, bet lieto, piedzīvo to savā ikdienā tiešām, lai iegūtu tos daudzos labos rezultātus, par ko mēs te arī šodien pieskārāmies un par ko mums ir ļoti, ļoti daudz arī webināri. Lūk, tā kā atbalsta grupa un informācijas daudzums mums ir ārkārtīgi liels mūsu varam klubā, un ir, kā jūs redzat, ir dažādi jomu arī speciālisti, kuri jau ir integrējuši aromaterapiju savā ikdienā, un noteikti to var ļoti labi darīt, un arī šajā teiksim, darba, jeb pakalpojumu klāstā, pakalpojumu tirgu izcelties ar to, ka tu integrē vairākus instrumentus, tu izmanto vairākus instrumentus tajā, ko tu dari, ko tu piedāvā cilvēkiem. Lūk, tā, mīļie. Tā kā, ja ir jautājumi, noteikti rakstiet, jautājiet, un mēs ar visu tiksim skaidrībā, visu izrunāsim un sataisīsim tā, lai tiešām, lai viss ir skaidri, forši un tā. Lūk, vai ir vēl kāds, varbūt, jautājums, komentārs, vai kāds vēl vēlās ko teikt, tad sakiet droši, ja ir kāds noslēgumā. Visādi citādi mēs... Varu kaut ko pateikt. Saki. Jā, čau. Čau. Čau visiem. Es dzirdu daudzus tās atbildes no sievietēm. Es gribu pateikt, kā mana dzīve ienaka tās aromaterapija kā no vīriešu viedokļiem. Kā es rakstu, man tas paveicas, ka es 4 reizes saslimu ar Covidu, un tajā brīdī man mājās atradās eteriskas eļļas, tas mūsu mājas apteciņa. Un tas, es domāju, bija nejauši, ka eļļas atradās īpaši tādā brīdī, kad viņi bija vajadzīgi. Un tad, kad es izrakstīju pirmo tas vilni, tas Covidu, es uzreiz sapratu, ka tas ir ne tikai instruments, bet dabīgā viela, kas palīdz mums atgūt savas spēkas un, kā to pateiks, stājas rindas. Varu pateikt arī par rendropu. Kā es teicu, es katru nedēļu staigoju pēc zintras, iesaku visiem pamēģināt un izmēģināt šo brīnišķīgu tehniku. Un jūs sajūtat, tas atvieglojums, relaksu un tas klusumu pēc tam, ka jūs būsiet viņas maigas rokas. Tas ir viss, ko es gribu pateikt. Paldies vēlreiz! Jā, paldies tev! Jā, tik daudz dažādu variantu, kā aromaterapiju noteikti var integrēt tajā savā ikdienā un savā profesionālajā darbībā, un katrs var atrast savu īpašo veidu. Tāpēc šeit mēs esam, lai noteikti atrastu arī to, kā jūs to varat izdarīt ikdienā un pilnīgi droši lietot un sākt un iedvesmoties un darīt un padarīt arī savus sniegto pakalpojumu klāstu tādu garšīgu, foršu, pieejamu un drošu arī noteikti gan saviem klientiem, gan primāri jau sev pašam. Lūk, mīļie, tā kā, ja ir noteikti jautājumi, tad rakstiet, noteikti taisīsim vēl vairāk webinārus par šo tēmu, un, jā, ja ir jautājumi, noteikti. Lūdzu, droši runājiet un sazinamies. Paldies jums par šo dienu, par šo vakaru. Mēs esam ļoti skaisti pavadījuši laiku. Ja ir kādi, tad jautājumi noteikti rakstiet, bet katrā ziņā, lai aromaterapija mums tiešām
lai tie ēteri skan, lai viņi mūsos atskan, lai mēs sadzirdam tās atbildes, lai mēs sadzirdam un sajūtam arī šo te transformāciju, kas notiek ikdienā ar mums, ar katru, un lai tā mūsu ikdiena ir tāda forša, patīkama, jo gal galā tas, ko mēs dodam pasaulē, to pasauli mums arī atgriež. Ja? Tāpēc es ticu, ka mēs varam padarīt šo pasauli foršāku kaut vai par kripatiņu. Un ja tās kripatiņas ir daudz, tad arī tas rezultāts ir lielāks. Tā kā sāksim ar sevi. Lūk, mīļie, tā kā paldies jums par šodienu, lai jums ir ļoti, ļoti skaistas brīvdienas, lai jums ir svētīgas lieldienas un lai ir skaists laiks un jā, katrā ziņā uz saziņu. Tā kā paldies jums liels un uz tikšanos!